Par ko gribu parunāt šodien? Tas, ko nākas novērot, katra no mums dažkārt dzīvē pienāk tāds ļoti individuāls pārdzīvojums, emocionāls, kurš mums nāk diezgan smagi, bet dalīties par to kļūst gandrīz vai neiespējami. Dalīties pat ar draudzenēm un tuviniekiem un pat ar speciālistiem. Minēšu piemēru, kā tas varētu būt. Ļoti bieži visas sievišķās tēmas un visas mātišķās tēmas te būs cieši klāt, kā piemēram sieviete zaudē bērniņu agrā termiņā. Vai sieviete cer dzemdēt pati, bet viņa tiek uz ķēzaru. Vai sieviete cer pati barot ar krūti, bet viņai nesanāk. Un tas, ar ko ir jāsaskarās, no vienas puses ir milzīgs emociju mikslis, tur ir vilšanās un kauns, un skumjas, un dusmas, un aizvainojums. Tur ir viss, kas vien ir iespējams. No otras puses, cilvēki, kuri viņu uzklausa vai kuri komentē notiekošo, viņi ļoti bieži to viņas sāpi cenšas retušēt vai devalvēt. Piemēram, ja viņa ir piedzemdējusi ar ķeizaru, tad viņai saka, nekas, galvenais, ka abi dzīvi. Vai ja viņai nesanāk barot ar krūti, nekas traks, tagad taču ir pudelītis. Vai, piemēram, sieviete nav tikusi kaut kādā darbā, kas viņai ir bijis svarīgs, dabūs citu. Tad tiek darīts viss, lai viņas fokusu novirzītu no šīs sāpes, un tas viņu ieslēdz savā sāpē vēl vairāk. Vēl vairāk tikai padziļina, jo brīdī, kad viņa sarunājas, viņa varbūt pat piekrīt, viņa tā mēģina to visu racionalizēt, un viņa saka, vispār jā, nav nemaz tik traki, citiem ir vēl trakāk. Bet atgriežoties tajā savā vidē, savā gultā uz savas pilvena, savā stūrītī zem savas sedziņas, viņa pēkšņi saprot, ka sāpe jau nekur nav zudusi, viņa turpat vien ir, viņa joprojām ir akūta un liela un tāda jēla brūce, un viņa vairs nesaprot, ko ar to darīt. Vai tiešām viņa pārspīlē, vai tiešām viņa dramatizē, vai tiešām viņa ir ņuņa, vai viņa ir upuris, kas čīkst, vai tiešām viņa nevarētu sevi pārliecināt, ka nav tik traki. Var sakot, te rodas tāds apburtais aplis, un mans secinājums ir sekojošs. Šai te individuālajai sāpei ir ļoti svarīgi iedot vietu, iedot telpu, nevis sievieti virzīt prom no turienes un mēģināt viņas fokusu pārslēgt uz kaut ko citu, kas tur kaut kad būs, vai fokusu uz to, kā būtu varējis būt, bet nebija. Iedot tam telpu šai sāpei, šim pārdzīvojumam, šim emociju murskulim. Tas ir viens. Otrs, nelietot šāda tipa izteiciens nav tik traki, tas nav tik būtiski, mēdz būt trakāk, varēja būt ļaunāk, tas nebūs palīdzoši, tas būs gluži otrādi, tas var radīt vēl lielāku sāsinājumu. Lūk, un vēl kas ir svarīgi, ja sieviete nevar varbūt atrēģēt īstajā brīdī tā, kā viņa gribētu. Piemēram, viņa kārtējo reizi raud, un kāds ienāk, nezinu, vīrs vai mamma, un saka, ko atkal raudi? Tajā brīdī viņa tā kautrīgi noslauka asariņas. Nē, es tik tā. Var sakot, tajā brīdī viņa patiešām raud un patiešām viņai ir slikti, bet viņai pat ir kauns, ka kāds redz atkal viņu tajā esam. Kāds atkal redz to viņas pārdzīvojumu un viņu kārtējā reizi nesaprot un viņu kārtējā reizi nejūt. Var sakot, mēģina devalvēt tieši vai netieši, varbūt aiz nezināšanas, varbūt aiz bailēm,
ka viņai, piemēram, sāksies depresija, vai varbūt pats cilvēks nemāk savas emocijas paust, un tāpēc viņš arī nevar būt atbalstošs viņai. Nu, lūk, ja reiz tā ir gadījies, ka tas otrs ir nācis virsū un atkal tevi pamanīs tajā pārdzīvojumā un pateica kaut ko muļķīgu vai ir mēģinājis jokot no sērijas slauki asaras, ejam ēst kūku, it kā forši, bet, mēs jau zinām ar to kūku, viņa aizēdīs ciet to, ko viņa būtu varējusi izstrādāt. Tad ir viens forši risinājums, ko darīt pēc tam savā vaļā. Tātad šis cilvēks ir kaut ko tur teicis, tu esi atbildējis, ne tā, kā tu būtu gribējis atbildēt, tu esi atbildējis mīļā miera labad, lai viņu nesāpinātu, lai izliktos netik jūtīga, netik dramatiska. Labi, tagad tu atnāc kaut kādā savā mierā un prasi sev, ko es būtu varējis darīt, ja es atļautos tajā brīdī izpausties pa īstam. Piemēram, tātad viņa ir gatavojusies, piemēram, iestāties kaut kādā augstskolā, viņa ir gatavojusies veselu gadu, un viņa ir izkritusi šajos eksāmenos, un tagad tas tuvinieks vai radinieks, pie kura viņa atbrauc uz laukiem, piemēram, saka, tiki tu te savā skolā, un viņai te ļoti sāp tas jautājums, un viņa gribētu atbildēt caur savu sāpju prizmu, bet viņa sakoš zobus, sažņauts tātad žokli, un atbild ļoti pieklājīgi, ļoti korekti. Nē, netiku, bet gan jau būs labi. Var cikot, viņa no viņa atkritās. Bet tā kā viņa ir vienatnē, viņa var šo dialogu izspēlēt tā, kā viņa būtu gribējusi. Būtu gribējusi viņa pavisam citādāk. Tur var pieslēgt psihosomātiku, ķermenisko valodu, skaņu, jo tā ir īsta palīdzoša darbība. Un, piemēram, viņa būtu gribējusi uzvesties kā mīms. Viņš prasa, iestājies tajā augstskolā? Nē, iestājos. Viņa varbūt izstās trāka vai muļķīga vai neadekvāta. Es nezinu. Viņa var ķēmoties. Piedzimdēja pati vai ar ķeizaru? Ar ķeizaru. Var likties, ka tu esi sajūgs prātā, bet tieši caur šo te patieso izpausmi, nezinu, kāda sāks dziedāt, kāda dejot, kāda kliegt, kāda smieties, kāda vārtīties, kāda ripināties, bet tā būs īstā reakcija, kas palīdzēs šai te dziļajai sāpei atrast vietu. Vieta tai ir, un tai vieta ir jāparedz, un šī telpa ir jāpaplašina, un jāļauj tai sāpē būt tur tik ilgi, cik ir nepieciešams. Nevajag neko racionalizēt, nevajag neko devalvēt, nevajag teikt, ka tas nav tik traki, nevajag teikt, ka tas nav nekas, nevajag teikt, ka tev būs cits, nevajag teikt, ka nākamreiz, nevajag teikt, citām ir sliktāk, tas ir pilnīgi garām. Ir svarīgi iedot sev īstu ķermenisku izpausmi savā sāpē, kas man šobrīd ir svarīga. Man ir svarīga, un es uzticos savām sajūtām. Es vienkārši uzticos savām sajūtām, un es nevienā brīdī neapšaubu, ka tas, kas man ir svarīgi un sāpīgi, nav būtiski.